Ikgadējais jauniešu, junioru un veterānu Latvijas čempionāts spēka 3 cīņā apliecināja, ka šis skarbais sporta veids pie mums iekuro aizvien lielāku popularitāti. Arī šoreiz čempionāts notika Krimuldas pagastā, tajā piedalījās vairāk kā 100 sportistu, kopumā labojot 62 valsts rekordus. Valmieras sporta klubam spēka pasaules sacensības izvērtās īpaši veiksmīgas. Pirmā vieta komandu vērtējumā jauniešu un junioru konkurencē noturēta jau 4. gadu pēc kārtas. Es jau mūsu treneriem Andriem Rožlupam ierosināju, ka mums vajadzētu veidot spēka pasaules izlasi numur 2 un numur 3 un orientēties, lai mums būtu komanda cīņā 1., 2. un 3. vieta. Vieglākajās svara kategorijās spēka pasaules puiši rādīja brīnums un bija neuzvarami. No 7 dalībniekiem 6 pirmās vietas un 1 otrā. Beidzot esmu kļūst čempioni, gājis to veselu gadu, centies trenējies. Droši vien jāsaka paldies trenerim Andrejam Rožlupam. Bez viņa nekādīgi. Es esmu ļoti lielā mērā apmierināts. Protams, mēģis bija varbūt bišķiņ augstāks tomēr, bet jā, es esmu apmierināts. Sacensības bija labi norganizētas un paldies spēku pasaulē arī par organizāciju un jā, diezgan apmierināts esmu. Jo īpaši gan būtu jāuzteic Jāņa Šteļmaha veikums. Viņš viens pats laboja 12 Latvijas rekordus abās vecuma grupās. Starts vispār šodien izdevies ļoti labs. Esmu nosargājis savu iepriekšējā gadā iegūto Latvijas čempionu titulu, kas ir svarīgākais. Esmu sasniedzis sporta meistara rezultātu. Labojis Latvijas rekordus arī vairākus. Pietupienos, spiešanā un summā. Savukārt par vienu no čempionāta lielākajām sensācijām parūpējās Matīs Spēča, labojot 10 valsts rekordus. Mēs tikko kā manījām, kā krita viens vecs 7-gadīgs sirmas rekords, kas piederēja man pašam. Tas pietupienos sarust uz pleciem, un šobrīd viņš ir 305 kg pieder Matīsam Pēčam no Valmieras. Cik bija tavs rekords? Mans bija 302,5. Laboju gan jauniešu, gan junioru rekordu pietupienā, proti 305 kg. Tad es vēl laboju rekordu spiešanā un arī vilkmē rekordu jauniešu rekordu. Arī absolūtajā vērtējumā spēcīgākais Latvijas jaunietis ir Matīs Spēča. Savukārt stiprākais juniors Aleksandrs Grigorjevs no Aizkroklis, kurš ar savu veikumu gan bija gaužām neapmierināts. Vispār neietu apmierināti. Slikti sēdu. Nezinu, kāpēc. Nav pretiniekus. Ļoti, nav cilvēkus, ar kuriem varētu cīnīties. Tāpēc arī grūti. Iespējīgākais jau ir tie svari, ko viņi silā. Tas ir reizums varbūt pat tādām personām, kuras nav trenējušās, liekas, ka tas ir bijis pārdabiski. Ja, jo pacelt tādus pie 300 kg, tā nav joklietiņa. Ja.